Nu, vecīt, tu to gribēji. Nu, tagad no šiem sūdiem, piedodiet, tiec ārā. Jā, tā tas arī bija. Es beidzot sievai teicu, viss parādi man to kursu, ko tu nopirki pirms gada. Jā, pirms gada. Un šis kurs bija transformācijas kurs pie Jāņa Brūna, dzīves virsotnes akadēmija. Un to es sāku, un es sapratu, ka vai nu šis, vai nu meklē kaut ko citu, un pie kaut kā man, ar kaut ko man ir jāsāk. Un ar to es arī sāku. Es sāku vienkārši izglītoties vispār par mentālo un emocionālo pusi, un, protams, elpot. Jā, vienkārši elpot. Un tas izklausās varbūt vienkārši, bet īsnībā tu vari arī pats padomāt, vai tu apzināti izmanto savu elpu. Man tas bija tāds būtībā jaunums, bet mēs elpojam katru dienu. Nu, lūk, un es saprotu, ka ar šo metodi es varu tikt paplašinātā apziņas stāvoklī un piekļūt tiem notikumiem, tām bērnības traumām, kaut kādām limitācijām, kur ar prātu tu nevari aiziet. Un, un pēkšņi izdomāt, varbūt, ka, ah, nē, īstenībā viss kārtībā. Bet, nu, nav viss kārtībā. Ir jāaiziet tajā paplašināt apziņas stāvoklī, lai tiešām piekļūtu. Tu pat vari neatcerēties tos notikumus, tev vienkārši viņi uzspēlda augšā, jo, nu, zemapziņa ir tavs ķermenis, un tur saglabājās tā visa informācija, un tas man bija, nu, liels jaunums, un es sapratu, ka, ja es to nedaru, tad es kaut kādā ziņā bēgu no sevis, bet tu nevari aizbēgt no sevis. Tu vari sevi mānīt, bet vienā brīdī ot, ir tas atsitiena punkts, kā man tas bija, tas zemākais punkts. Un, jā, un caur šo te enerģijas elpošanu, kas ir transformējoša, um, es varu izmainīt šos te notikumus un izlādēt tās emocijas, kas sakrājās bērnībā, kā pieaugušo dzīvē. Un, jā, un tad līdz ar to, tiklīdz es izlādēju savu ķermeni, tas palīdz atbrīvoties no tiem negatīviem notikumiem, kas man tā kā ir uzaudzējuši tās kārtas virsū, tāds tā kā sīpols vai kāpos, kad ir tās kārtas viena pēc otras, un tik līdz tam kodolam, un vienkārši nu, uzplaukt tā kā zieds, vai ne? Jo tas kodols, viņš vienkārši ir aprakts zem tām kārtām, zem tām programmām, limitācijām. Un es sapratu, ka šis strādā, jo man sāka veidoties izpratne, cik īstenībā sačakarēts es esmu, un ka man ir īstenībā milzīgs potenciāls. Bija grūti iet šo procesu, jo mans enerģijas līmenis bija zems. Līdz ar to mēneša programma, kas ir transformācijas kurs, viņš parasti iet mēnesi. Man bija vajadzīgi 3 mēneši, jo nu, tiešām man bija tik zems enerģijas līmenis, ka pēc katras tās elpošanas sesijas man vajadzēja nu, diezgan nointegrēties, respektīvi, lai man ķermenis atjaunojās, un sāk pierast pie tās jaunās domas, ka man jārīkojās jau pa jaunam ir, ka es apzināti daru to tā, ka es rīkojos savādāk, nekā es to darīju pirms tam. Un, jā, man vienkārši bija joprojām dziļas lejas, nu, dziļas bedres, bet tas bija saistīts ar to, ka ķermenis sāka sevi dziedināt.
Un mentāli man bija jāsāk pierast pie jaunā. Un es sev pateicu arī, piemēram, ka šodien trenēju pacietību. Un lai vai kas, es to daru. Protams, ka bija dienas, kad nu, norāvos no ķēdes, piemēram, ja, nu, tā pacietība pazuda ar kaut kādiem tur strīdiem un tam līdzīgi. Un tas ir normāli. Tajā procesā man saprotu, ka nemočīt sevi un vienkārši turpināt darīt, likt iekšā jauno failu, pacietību, jo man viņa bija pazudusi. Es tos failus, ja viņi man vispār nebija, tas viņus bija pazaudējis. Un vienu pēc otras tās kvalitātes es sāku katru dienu vienkārši trenēt. Un tas ir tāpat kā iet uz trenižera zāli. Skaidrs, ka sievai arī nebija viegli, jo varēja just, ka tajā brīdī, mm, protams, mana tā transformācija viņu arī ietekmēja, jo nu, kā man ir lejas, līdz ar to arī nu, ģimenē, nu, tās lejas, viņas ir iet līdzi. Nu, mēs esam kā roka ar cimdu. Un, bet labais ir tajā, ka caur manu transformāciju transformējās arī mana sieva un varēja redzēt, ka arī bērni, jo viņi redzēja, ka tētim paliek labāk un elementāri. Un ja tā skatās no tāda visuma perspektīvas, tad tādā smalkajā plānā jau rakstījās tas, ka vienkārši tētim paliek labāk un ka šis process ir nepieciešams visām tām lejām. Nu, lūk, un es, protams, biju izaicinoši, jo es saprotu, ka tas vecais, tā kā vecajā ir ļoti ērti. Un ļoti ērti, un neviens netraucē, nav nekāda tur pārsteiguma, bet jaunais prasa enerģiju, pielāgošanos un savādāku rīcību. Un bija brīži, kad likās, ka it kā nepaliek labāk, bet pēc tam es sapratu, ka nē, tas bija tas, kas tieši ir vajadzīgs, jo vajag laiku, iedot sev laiku, lai man paliek labāk, un es to sapratu, ka jā, reāli paliek daudz labāk. Un es sevi totāli ieliku pirmajā vietā, 100% uzmanību sev un savai izaugsmē. Un es sāku saprast, ka tas sāk atmaksāties. Un es pirmo reizi, um, jau pēc mēneša, es jau sapratu, ka man paliek labāk un jūtami, un to es vienkārši sāku izjust savā ikdienas dzīvē. Un to 3 mēnešu periodā mēs arī aizbraucām uz Vāciju. Tas bija jau 3. mēnesis, un mēs braucām mašīnu. Bet tajā brīdī es jūtu, ka man jau ir diezgan labi jau salīdzinoši, kā man bija. Un, protams, tas brauciens bija ļoti izaicinošs. Braucām 8 stundas vienā dienā, 8 stundas otrā dienā. Bet es jūtu to, ka mana nervu sistēma vēl nav tā kā nostabilizējusies līdz galam. Nu, protams, tie 3 mēneši tikai pagājuši. Un, jā, brauciena otrā diena bija diezgan pagrūta. Ļoti bija grūti koncentrēties. To uzmanību koncentrēt, tā ir nervu sistēma. Un es sapratu, ka jā, nu, ir vēl jāstrādā diezgan. Un, jā, un tad protams, kas atlika, es turpināju. Un vēlāk bija arī transformācijas
kursa otrais līmenis, kur es strādāju jau dziļāk, jau ar dzimtas programmām un tam līdzīgi, bet ja kāds man vispār šajā periodā kaut ko prasīja, es padomāju, mēģināju saprast, ok, es varu šo, nevaru, gribu, negribu. Es jau diezgan izsvērti sāku un sevī ieklausīties, un tur ir tā arī parādījās tā intuīcija, kad klausīt savai intuīcijai, un kas ir intuīcija, tā ir vienkārši sirds sajūta, ka nevis ko tev prāts saka, bet ko tev sirds saka. Un es vienkārši sāku pielietot iegūtās zināšanas, un, protams, tas bija neierasti, nērti, bet, kad izdarīju pa savam, tas bija um, liels gandarījums. Un jebkura rīcība, kas man, tev kalpo un ir tavās interesēs, pārtrumpo jebkuru meditāciju. Un, protams, pieņemsim, tie, kas ir meditējuši, tie zina, ok, tu aiziet tajā meditācijā, bet tu saproti, ka tu esi atpakaļ reālajā pasaulē. Un tad ir jautājums, vai tu spēj rīkoties pa jaunam un saglabāt to mīlestības frekvenci vai nē. Un, un, un tas ir treniņš. Nu, lūk, un jā, tā kā, ja tu to saproti, ka īsnībā, ka atbildes ir tevī, tad tu nemeklē apkārt tās atbildes mēdījos, pie rādījiem draugiem, bet problēma ir tā, ka tās atbildes var neatnākt, ja tu sēdi prātā, kā es mēdzu darīt, vienkārši kaut ko izdomāt. Bet no savas pieredzes varu teikt, un es domāju, tas ir daudziem, ka prāts cilvēku mēdz diezgan bieži pievilt. It kā loģiski tas izdomājis, bet vienā brīdī saprot, ka īstenībā vajadzēja klausīt tai intuīcijai, tai pirmai sajūtai. Un tas ir tā sirds sajūta. Un, jā, tā kā es to šajā periodā, tie 3 līdz 5 mēneši, es vienkārši mācījos sajust sevi un saprast, bet īstenībā es zinu atbildes. Un tā māksla vienkārši ir apklusināt prātu un, un vienkārši saklausīt to savu iekšējo sirdsbalsi. Nu, tik vienkārši. Bet tas arī ir treniņš. Un, jā, tā kā šādi izklausās arī tā man tā pirmie 3 līdz 5 mēneši, un vēl kas, es turpināju arī ar sevi fiziski strādāt, ar kustību biomehāniku, un es jūtu, cik labi rezultāti man tur ir. Un tas, tā kā es strādāju gan fiziski, gan mentāli, emocionāli, tas viss likās kopā, un es diezgan raiti tiku uz priekšu, tāpēc, ka es 100% biju apņēmīgs, ka es atbrīvojos no tā sēžu snara problēmas, nu, kur es atbrīvojos principā jau, nu, pilnībā pēc pusgada, bet jau pēc 3 mēnešiem tie bija jau 95%, ka es vairs nejūtu to. Un tiklīdz tas vēl uzlabojās, man vienkārši pārliecība šaujās kosmosā, tāpēc, ka es redzu, ka tas, ko es daru, tas man palīdz. Un tas ir darbojoties vienkārši fiziski, bet ar cēloņiem, nevis ar sekām fiziski, ar kustību biomehāniku.
un ar cēloņiem mentāli. Un nevis lietojot, pieņemsim, medikamentus, kas strādā tikai ar sekām. Un tā ir tā milzīgā starpība. Strādāt ar cēloņiem, kur tu jau pašā pamatā atrisini to problēmu, vai ar sekām, kas ir aizberga augšdaļa. Un tāpēc var ļoti ātri tikt uz kājām atpakaļ, ja tu strādā ar cēloņiem. Tā kā, nu lūk, tiekamies nākušajā epizodē.